Gan kājām, gan braukšu cilvēki dodas uz muzeja Kalnaziedu, kur notiek pirmā Aizkraukles reģionālās tautskolas atvērto durvju diena. Jau pēc brīža senās klēts ēkā ir gluži kā skudru pūznī. Tik daudz interesentu neviens nebija gaidījis. Es domāju, cilvēki sapratuši, ka jāmācās, tomēr ir jāapgūst kaut kas jauns. Bet es domāju, ka tautskola, tauta izglītība tomēr it kā ir tāda tuvāka visiem cilvēkiem. Un it kā iedrošina skola, tas ir tā stingrāk, bet šeit es domāju, ir tāda tiešām dombiedru grupas. Jā, Tautas augstskola, kā mēs zinām, ir apmēram 200 gadus vecs jēdziens. Tas ir piedzimis Dānijā. Grundtvigs dibināja kādreiz Tautas augstskolas. Un Tautas augstskola ir tāda vieta, kur cilvēks var apgūt zināšanas viens no otra, kur ir kāds dzimtā vai tuvākajā ciemā. Viens gudrais, kurš prot, teiksim, pīt biznesu, viņš iemāca citiem. Ir viens gudrais, kurš prot citu valodu, viņš sasauc visus kopā un iemāca citus. Skolotāji tautskolā ir savu arodu meistari, bet tiem nav obligāti nepieciešama pedagoģiskā izglītība, un Aizkraukles pusē ir daudz prasmīgu cilvēku, kuri gatavi ar savām zināšanām dalīties. Jaundibinātā tautskola piedāvā 20 dažādas programmas, no spāņu valodas līdz kopā sadziedāšanās vakariem. Lielu izbrīnu izsauc brīnums skaistie konfekšu pušķi, kas krīzes laika Ziemassvētkos noderēs kā jauka dāvaniņa. Interesanti netrūkst arī fotogrāfam, kurš sola iemācīt bildes taisīt tā, lai acis nebūtu sarkans un istabā pēkšņi nebūtu parādījies sniegs. Nodarbojoties dažādās sfērās, gan mākslā, gan kultūras izzināšanā, gan vēsturē, gan valodu apguvē, cilvēks gūst šo pašvērtību šajos grūtajos ekonomiskajos laikos, es domāju. Galvenais ir gūt prieku, nevis peļņu, tāpēc daudz no nodarbībām apmeklētājiem būs bez maksas, citas par simbolisku ziedojumu nepieciešamo materiālu iegādēji. Lēmumi tiek pieņemti ātri un pieteikšanās saraksts kļūst aizvien garāks. Kaimiņos, Pļaviņu novadā tautskola veiksmīgi darbojas jau 14 gadus, bet pirmoreiz Tautas augstskola radusies Dānijā apmēram pirms 200 gadiem.